Nedaudz arī jau Elizabete minēja, pieminot atsevišķus statistiskos rādītājus, kā ķeizargrieziena skaita, epiziotomijas. Un līdz ar to arī sasaistot gan ar dzemdību pieredzi, kas, protams, ir problemātiskāka un varbūt netika pozitīva citos aspektos, ja ir šie riska dzemdētājs vai grūtnieces. Un varbūt profesori var nelielu ieskatu, kā mūsdienās vai šī tendence palielinās, kad pieaug šīs riska dzemdētājas un ir vairāk dažādu šo problemātisko situāciju, kas arī prasa atkal tādu no speciālista vairāk cita veida zināšanas, iesaisti, sadarbību ar pacientu. Jā, mēs droši vien zinām, ka iedzīvotāju veselības rādītāju monitorings notiek, un mēs zinām, ka pieaug aptaukošanās, cukurvielu maiņas traucējumi. Un grūtniecis jau ir tie paši cilvēki, kas mums Latvijā apkārt ir. Māmiņas atliek dzemdēšanu uz vēlākiem gadiem. Tas nozīmē, ka risks būt saslimuši ar kādu no kaitēm gadiem ejot noteikti palielinās. Un arī pieaug noteikti tas, ko mūsu valsts arī rūpējās, neauglības ārstēšanas iespējas, jo vēlāk atliek, pēc 35 gadiem, tad tas bērniņš nepiesakās tik ātri, kā viņam, kā vecāki būtu vēlējušies. Tā ir tāda globāla problēma, jo vispār attīstītajās valstīs demogrāfija ir sliktā situācijā, un neauglības ārstēšana būs mūsu arvien vairāk ienākošas tehnoloģijas, ar ko mēs dzemdniecībā sastapsimies. Protams, pacienti ar bāzes risku, viņi prasa šo multidisciplināro komandu. Mums šajos algoritmos, ko meitenes jau pieminēja, mēs esam izstrādājuši ļoti tādus skaidrus vadlīnijas riska mazināšanai. Katram no mums ir kāds riska faktors un ir daudz lietas, ko mēs varam darīt, lai samazinātu dažādu komplikāciju rašanos. Tas nozīmē, ka mums ir nepārtraukti arī jāmācās un jāsako līdz šiem algoritmiem, jo viņi nosaka, kā darīt, bet tā darīšana jau ir mūsu rokās. Un tāpēc es teiktu, ka pieaug medikalizācija, tas nozīmē nepieciešamība iejaukties. Es teiktu, ka tā mūsdienu dzemdniecības tendences vispār ir tādas, ka viena no riska mazināšanas taktikām ir arī pacientiem ar riska faktoriem rosināt dzemdības līdz 40 nedēļām. Tas nozīmē, ka dzemdību indukcijas procents pieaug. Tas rada dzemdību palīdzību tādu prognozējamāku. Tas nozīmē, ka mums varbūt nav jābaidās no attālumiem līdz slimnīcai, tāpēc, kad mēs prognozējam, ka dzemdībām ir jānotiek tad un tad. Mēs pacients jau atnāk bez dzemdību darbības slimnīcā. Un tas noteikti, kas mums ir izaicinājums šajā demografiskajā situācijā, ir arī dzemdību nodaļu tīkls. Mēs zinām arī, ka daudz dzemdību nodaļas ir maza apjoma, tad arī tas ir par kvalitāti, tad droši vien ir īpaši rūpe šajās iestādēs. Dzemdības kļūst arī dārgas, lai nodrošinātu visus kvalitātes aspektus. Tas prasa papildus resursus. Tā kā mums ir ko lauzīt galvu, lai tiešām šī Latvijas dzemdību palīdzības sistēma, struktūra, cilvēku resursi, fiziskie resursi, tehnoloģiskie resursi būtu pieejami, lai katra māmiņa nonāktu tajā vietā, kur viņai var sniegt vislabāko palīdzību un kur bērniņam visdrošāk piedzimt, jo ir liela atšķirība starp pilnīgu fizioloģiju un tomēr slimām sievietēm un maziem priekšlaicīgiem vai augšanā atpalikušiem bērniņiem. Paldies, jā, profesori, un tuvinoties jau diskusijas noslēgumam, arī droši vien papildinot profesoras jau teiktu arī, gan jau kā neonatologam, speciālistam, arī jums ir piebilstams arī par šo aprūpi, gan jaundzimušajiem arī, cik būtiski ir nodrošināt atbilstošai šai ārstniecības iestādē, lai laikus pamanītu riskus, gan nodrošinātu tālāko ārstniecību. Patiesībā profesori jau ļoti labi pieminēja to, ka ir būtiski, kurā iestādē nonāk grūtniece atkarībā no viņas riska faktoriem, bet tikpat būtiski ir arī, kurā iestādē nonāk grūtniece atkarībā no bērna riska faktoriem, jo šīs ir nedaudz, var būt nedaudz dažādas lietas, bet tāpat laikā arī ļoti saistītas lietas.
Un, ja mēs runājam par priekšlaikus dzimušiem bērniem vai bērniem, kur mēs jau antenatāli zinām, ka viņam uzreiz pēc dzimšanas būs nepieciešama augstākā līmeņa aprūpe, jo savādāk šis risks vai nu izdzīvošanai, vai arī labai tālākai dzīvei varētu būt pārlieku liels, ja viņš piedzimst tādā iestādē, kur šo uzreiz nevar nodrošināt. Jo, protams, Latvijā mums katru dienu strādā arī speciālā medicīnas centra neonatologi, kuri dodās pa visu Latviju pēc nepieciešamības un sniedz šo akūto palīdzību jaundzimušiem, bet tas ir attālums un tas ir laiks. Un, ja šīs dzemdības notiek tādā iestādē, kurā ir neonatologs, kurā ir, piemēram, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, kas jau pats par sevi pasaka, ka gan no cilvēku resursu viedokļa, gan arī no tehnoloģiju viedokļa mēs spēsim nodrošināt palīdzību mazajam cilvēkam, tad tas risks jaundzimušiem būs zemāks nekā, ja viņš piedzimst tādā dzemdību iestādē, kurā šīs, piemēram, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas nav. Un tāpēc arī, kā jau no paša sākuma mēs runājam, šī sadarbība ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs izvērtātu ne tikai dzemdētājas, grūtnieces riska faktors, bet arī jaundzimušā un pieņemtu kopīgu lēmumu, kur tad jānonāk ir mūsu pacientei un kurā iestādē ir jānotiek dzemdībām, lai būtu labi visiem.